Labdien! Tā, veļas telpa man ir gatava, projekts gatavs. Tātad, kas šeit ir tāds, teiksim, īpatnējs, tātad tās ir pilnā biezuma, jeb 16 mm biezas muguriņas. Tas ir mūsu standarts, mēs viņas liekam, mēs neizmantojam, diemžēl, tās plānās. Es zinu, ka daudzi grib, bet montāžas ziņā un naudas izteiksmē mēs pat esam vinnētāji. Tā skaitā arī klients mazāk manipulācijas, vieglāk montāža, un tāpēc 16 mm biezas muguriņas. Korpus savilts, tas ir Lameo Cabineo, kas ir, ja mēs viņu saucam par Genifiksiem. Ļoti ātri montējās, teiksim, montāžas ziņā krietni ātrāk, izmaksu ziņā cehā ražošanā tas samazina izmaksas gan arī vai divkārši. Furnitūra pati dārgāk, bet ņemot vērā darba izmaksas, tad līdz ar to mēs samazinam uz to. Tātad jārēķinās, ka būs vai nu balti vāciņi, šeit būs, tātad viņas būs redzamas vai nu balti, vai mums kaut kā 12 toņi ir pieejami, mēs pieskaņojam, tad vai nu brūni, tad tur, tā. Kvadrāta caurule, tās ir GTV kvadrāta caurule. Mēs neizmantojam apaļās, protams, ja tas ir runa par budžetu, tad mēs izmantojam arī apaļās cinkotās, bet klasiski mēs izmantojam kvadrāta veida caurules no GTV, tādas ļoti labas augstas kvalitātes. Tā, par materiāliem man nav zināms konkrēti materiāla kods, jeb materiāla koda tonis, bet šeit es ieliku baltu un šeit es ieliku materiāls, tūlīt pateikšu, es nemaldos, viņš ir brūns varmijas valrieksts. Bet to tad var saskaņot, jo pamatā izmaksas viss ir atkarīgs, protams, no pielietotās furnitūras un izmantotā materiāla. Teiksim, ja balts ir ļoti lēts materiāls, tas ir klasiskais, tad šis ir tāds diezgan padārgs, nosacīt padārgs. Tātad cokola kāja, jeb cokola daļa, kā bija prasīts 100 mm, vienīgais man šeit nesakrīt ar tiem izmēriem pret to, kas ir doti. Ja man ir doti izmēri rasējumos ar citiem platumiem, ja teiksim, šeit man tie izmēri ir šādi norādīti, bet man viņa nesanāk 470. Es nezinu, tur kaut kas ir kļūdaini, man kopējā nišas platums ir kļūdaini iedots, bet katrā ziņā man nesanāk, tā kā to vēl vajadzētu precizēt. Pārējais ir klasiski. Tā, un maliņas, jā, es pielietoju arī šeit tās tumšās maliņas tikai tam dēļ, tad, kad tā es lieku durvis, lai vienkārši nespīd cauri, teiksim, šeit durvi vērt, nāks līdz šejienē, lai vienkārši tā baltās maliņas nespīd, jo bieži vien ir, kad starp durvju spraugām tās baltās maliņas izspīd cauri, izskatās nesmuki, un līdz ar to, bet, protams, visu varam pamainīt. Tā, jā, šim ir aprēķins man ir gatavs, to es jums nosūtīšu privāti. Lūk, šāda apmēra viņi varētu izcīties no visām pusēm pagrozot. Jā, tikai te jāprecizē tie iekšējie un ārējie izmēri, tad jāprecizē.